Satīties, sapīties un pēc tam atzīties. Nav vairs kur paglāpties, nav par ko izlikties. Sākums vai nobeigums, sāpes vai pārsteigums. Kas gan tur bija starp mums, kāds bija jautājums. Un saku sev vēl, neaizej vēl. Milda, kur mani pelmeņi? Nes šur! Rihardam negaršo mildiņas pagatavotie pelmeņi. Te, kur jūsu pelmenīši? Beidzot! Suns kaut kāds. Marta nopērk jaunu kristālu. Rihard, skaties, kāds nopirka! Cik brīnišķīgs kristāls! Suns kaut kāds. Marta pārdzīvo par to, ka viņas brālis Rihards negatīvi attiecas pret dzīvi. Marta dodas pie Paulīnes uz Bruklinas viesnīcu, lai sarunātu randiņu ar Leonardo. Sveika! Nu, ko tu tātad ciemos manas mašīnas nopirkt? Pasniegšu tās baigi labās. Tikai grūti attaisīt. Baigi labās. Bet īstenībā runāt par ko Nu, nopietnu. stāsti, kas pa lietu. Vai tu man nevarētu sarunāt satikšanās ar Leonardo? Es nezinu, kad. Lūdzu, es darīšu tiešām visu, ko tu vēlēs. Vienkārši redz, ir lieta tāda, ka mēs ar Leonardo tā kā esam kopā. Es iešu. Tad tu svārds nepirksi, ne? Ne? Nu, ja ne, tu ne. Kas ir? Leonardo nākamā darīja man albumu. Suns kaut kāds. Paulīne, satraukusies par to, ka Leonardo komentē Martas albumu, samaksā izsitējam, lai viņš nolaupa Martu. Rihard! Tu tikko aizvedi ticis kaut kādā melnā maskā! Suns kaut kāds. Vai Martai izdosies atrast ceļu uz laimi? To skaties nākamajās sērijās. Mēs bijām, kur viegli ir lidot. Mēs bijām, kur smagi ir iet. Mēs stāvējām visu zinot, bet aizskrējām acīm cīt.